Dienvidkurzemes novadā sporta laureātu godināšana ir kļuvusi par labu tradīciju, kas jau 3. gadu šoreiz Nīcas kultūras namā kopā pulcēja aktīvos novada sportistus, trenerus un sporta organizatorus. Šajā vakarā priecāsimies visi kopā par jūsu ieguldījumu, par to, ka jūs padarat sevi stiprāku, par to, ka jūs padarat mūs stiprāku un par to, ka jūs stiprinat Latviju. Dāmas un kungi, mīļie sportisti, šis ir jūsu vakars. Aplausi jums! Pirms mēs sākam šo apbalvošanas ceremoniju, video sveiciens sportistiem no Dienvidkurzemes novada pašvaldības vadītāja Aivara Priedola. Esiet visi mīļi sveicināti. Šodien sportistiem svētki, bet svētki ir pēc ļoti gara treniņu un sacensību perioda. Un, lai šodien varētu saņemt balvas un priecāties, ir smagi strādāts. Es novēlu, lai izdodas pa īstam atpūsties, un paldies Andim, ka vācis visus kopā, Ingaram, kad ir uzņēmis, Mārtiņam, kad ir organizējis, lai atbrauktu visi tās puses cilvēki, un Indulim viss vēl priekšā. Gan jau būsim arī tur ar sporta laureātu. Priecīgus svētkus, draugi! Svinīgajā ceremonijā ar piemiņas balvām tika apbalvoti tie sportisti, kuri 2023. gadā piedalījušies oficiālajos pasaules un Eiropas čempionātos un sacensībās, vai kuri izcīnījuši 1. līdz 6. vietu Baltijas valstu čempionātos vai 1. līdz 3. vietu Latvijas Republikas oficiālajos čempionātos kausu izcīņās. Arī Latvijas sporta veterānu savienības sporta spēlēs un oficiālajos čempionātos. Apbalvojumi arī tiem, kuri pārstāvējuši Latvijas izlasi starptautiskās sacensībās. Prieks par to, ka šis balvu skaits, jau šis ir 3. gads, kad mēs esam aicinājuši sportistus uz šo apbalvošanas pasākumu un izvirzījuši kritērijus, pēc kuriem mēs viņus apbalvojam. Un šis balvu skaits ir apmēram tāds pats kā pagājušo gadu, ap 90 visu laiku grozās. Un, protams, tas priecē. Un priecē tas, ka sportisti ir aktīvi, kad viņi izcīna rezultātus, un kad viņi rāda priekšzīmi arī citiem, ka vajag nodarboties ar sportu un tādā veidā popularizējot to. Jātnieku sports, pajūgu braukšana, ekipāža, Dzintra Blūma un Olafs Dvajers. 5. vieta Baltijas kausa sacensībās. Es vairāk šo balvu uzskatu saņēmus par to, ka es izpildīju kvalifikāciju pasaules čempionātam zirgu 2 jūgos, bet Baltijas kausa tas bija tikai tāds testa brauciens, kur es gatavoju jauno zirgu nākamajiem jauniem braucējiem Eiropas čempionātā. Paldies! Juris Anžāns. Ziemas peldēšana. 1. vieta pasaules čempionātā brasa stafetē. Es teikšu tā, man sākumā ir prieks saņemt mikrofonu no sapņu komandas Čirkainā. Aplausi! Un novēlu visiem rūdīties, jo tas visiem ir uz labu. 2023. gadā Dienvidkurzemes novada sportisti un komandas dažāda līmeņa sacensībās saņēmuši medaļas un kausus 30 sporta veidos. Viktors Ellers, autosports. 2. vieta Latvijas Lietuvas rallycrossa čempionātā Lada RX klasē. Paldies visiem, ka atļāvāt kādreiz apsēsties tajām pusēm. Jā, pagājušā sezona bija izdevusies, necerēju. Bet es arī necerēju, ka man draugi Ojārs Ronis un Gins Grāvels tik ļoti mani mīl. Paldies! Mēs ilgi domājām, lasot scenāriju, ar kuru dziesmu turpināt, jo mēs zinājām, ka Viktors saņems balvu un Viktors būs šeit īpašs sveiciens. Draugs, tev no manis nākošgad liekam 2. vietā 1. bet es sapratu, ka tu pārkāpsi uz Bembi, jo esot pa maz konkurenci Žiguļos, ja? Būs ko tev skrūvēt. Tad aiziet! Dailes teātris, Alpiņā. Es mīlēju reiz saldātu, to mīlēju bez gala, bet viņam labāk patikās pie sava lielgabala.
Es mīlēju reiz šoferi zem segas lien kotu lūri, bet viņš man tikai stāstīja, kā grozīt autostūri. Nāc pie mani šokar, nāc pie manis rīt, seksuāli čieguri manā dārzā grīt. Nāc pie mani šokar, nāc pie manis rīt, seksuāli čieguri manā dārzā grīt. Auto un motosporta tradīcijām Dienvidkurzemes novadā sena vēsture, kas turpinās no paudzes paudzē. To var teikt gan par mototriālu, gan motokrosu. Aizvadītā sezona varbūt neizdevās tik labi, cik gribēja, bet bija arī ļoti labas dažas sacensības, kurās izdevās iegūt pietiekami augstas vietas, lai papriecātos par tām, kā piemēram Vācijas atklātajā čempionātā. Braucienā es ieguvu 4. vietu, kas ir ļoti augsts sasniegums, jo tur piedalās arī Eiropas čempionāta dalībnieki, kā arī Eiropas čempionātā es ierindojos jau pirmajās 20 vietās savā pirmajā gadā šajā 250 kubikcentimetru klasē, kas ir ļoti labs rādītājs. Mērķi šogad būtu uzlabot pagājušā gada rezultātus, veiksmīgi piedalīties visos Vācijas atklātā čempionāta posmos, atsevišķos Eiropas čempionāta posmos un, kad sanāks, tad arī pabraukšu Latvijas čempionātā. Pirmais darbs ir droši vien pabeigt vidusskolu, ja šobrīd 12. klasi? Jā, šobrīd mācos 12. klasē un ir nāk eksāmeni arvien tuvāk. Ir jāraksta visu eksāmenu darbu un arī jāgatavojas eksāmeniem, tāpēc tas grafiks šobrīd ir diezgan saspringts, jā. Kā tu tiec galā ar to visu? Man ļoti pretīm nākoši ir mana skola, Zenes Mauriņas Grobiņas vidusskola, kurā man izveido individuālo mācību plānu, pēc kur tad es varu dažas stundas nobastot, bet pēc tam es to mājās atstrādāju to pašu visu, ko man klases biedri dara skolā. Cits aiz cita sportisti saņem sporta laureāta balvas par aizvadītajā gadā gūtajiem panākumiem. Tā ir atzinība par ieguldīto darbu treniņos, par neatlaidību un sevis pārvarēšanu, par spēju piecelties arī pēc kritieniem. Gandarījums ir droši vien, kad ir palicis par to, tās emocijas atceroties, tad tas ir florbols pirmās līgas sacensības Arēnā Rīga, kur tika izcīnīta 1. vieta, un tāpat tās futbols pirmās līgas sacensības, kur arī tika izcīnīta 1. vieta. Bet ir jau prieks par katru, ja tu lasi presē vai uzzini caur mēdījiem, ka kāds no Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem, sportistiem ir izcīnījis godalgotu vietu, tad, protams, tas ir prieks un tas ir gandarījums. Un savā ziņā arī lepnums par to, ka mūsu novadā dzīvo tādi cilvēki, tādi sportisti. Mēs skatāmies to pēctecību, tad mēs esam šo sporta sistēmu veidojuši šādi, lai ir sporta skola ar savām mācību programmām, un lai katrai šai mācību programmai, kas attiecās uz komandas sportiem, būtu augstākā līmeņa komanda, tātad futbols, florbols, volejbols, telpa futbols, handbols, ja, kur ir šiem bērniem ir iespēja izaugsmēji un spēlēt augstākajā līmenī jau mūsu komandās. Balvas saņem florbola komanda, sporta klubs Leģions. 1. vieta Latvijas čempionātā 1. līgā. Vesela komanda nāk. Balvu saņem futbola klubs Nīca Otaņkmila. Futbols 1. vieta Baltijas kausa minifutbolā. Es novēlu veiksmi mūsu komandām. Tas ir šodien spēlē volejbols, basketbols, handbols, florbols. Un vislielākais prieks man ir par mūsu futbolistiem, kas ir iekļuvuši virslīgā. Un es ceru, Veči,
ka jūs iekodīsiet tam lielām haizavīm un uztaisīsiet kādu pārsteigumu, lai mums visiem ir prieks, un nākošais gadu mēs varam jūs suvināt. Balvu saņem futbola komanda Grobiņas sporta centrs Liepājas futbola skolā. Futbols. Pirmā vieta Latvijas čempionātā pirmajā līgā un iegūt iespēja startēt Latvijas čempionātā virslīgā. Es gribu laikam novēlēt mums visiem mieru virs galvas un, protams, mēs esam saistīti ar sportu, izturību, enerģiju un veselību. Paldies jums! Paldies, lai piepildās. Mēs jau no gada sākuma jau tā mērķtiecīgi gājām uz to, ka, lai tiktu virslīgā, tur, kur ir Latvijā spēcīgākie, es domāju, protams, ka viegli mums tur nebūs, bet jāmēģina tur ir palikt. Tā viena recepte ir, komandai ir jābūt vienotai, draudzīgai, izpalīdzīgai un tikai ar šitiem visiem labiem darbiņiem saliekot kopā, mēs varam būt komanda un varam likt kaut ko pretī tiem, kam ir, kā jūs sakat, zvaigznes un tā tālāk. Kā nepiemeta zvaigžņu slimība? Kā ar to var tikt galā? Mēs mēģinām būt piezemēti, prātīgi un klusu un darīt vienkārši klusām savu darbu. Šajā gadā kāds tad ir galvenais mērķis? Galvenais ir palikt tur starp labākiem, tai virslīgā un aizkavēties vēl uz kādu gadu. Uz ilgāku laiku. Uz ilgāku laiku, protams. Godinot sporta laureātus, netiek aizmirsts arī par aktīvākajiem sporta dzīves organizatoriem un treneriem, kuri saņem Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumus. Šogad tiek pasniegti 2 godaraksti un 4 atzinības par ieguldījumu sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā. Nevar būt nekā, kaut kur tālu tā, vēl kādā dziesmā klīst. Tāpat kā iepriekšējā gadā, arī šogad iedzīvotājiem bija iespēja balsot par populārākajiem sportistiem un komandām. Gada populārākais sportists 2023 ir Roberts Lūsis, motosportists. Gada populārākā sportiste 2023 ir Endija Ķervijā, autosportiste. Kā jūs domājat, kur ir gada populārākā komanda 2023? Gada populārākā komanda 2023 handbola klubs Vaņodē. Tagad tas ir 2. gads, es jums zvēru, ka mums hakeri komandā nav. Jā. Kas to teica? Jā. Bet tā nopietni, paldies puiši jums, ka mēs jau 2. gadu kļūstam par populārāko komandu. Un paldies, protams, jūsu draudzenēm, sievām, bērniem. Paldies arī manai sievai, kur 36 gadus pacieši mani handbolā. Un paldies tev, Arvīd, ka ļauj mums nodarboties ar šo sporta veidu. Paldies, Andi, paldies pašvaldību un sporta skolu. Aplaus, dāmas un kungi! Gada populārākie sportisti 2023. gadā? Esmu ļoti priecīga. Īstenībā tas arī šogad nāca kā liels pārsteigums, jo nezinu, kādi ir citiem, tā teikt, fani atbalstītāji ģimenes.
Un tāpēc arī pārsteigums bija šogad, ka esmu izcīnījusi. Tā kā mani atbalstītāji ir tie labākie, un man liels prieks par to. Esmu tiešām sajūsmā. Nu, mazliet īsumā pastāsti, kāda tev bija aizvadītā sezona. Pagājušā sezonā bišķiņ bija mainīga no iepriekšējās, jo startēja folkreisā tikai vairs vienā posmā, Smiltenē, bet izcīnīja 3. vietu starp dāmām. Un pārējo sezonu aizvadīju Lietuvā, cīnoties Lietuvas krosa sacensībās. Tās gan nav kā starptautiskās, tās ir tieši viņu sacensības, bet piedalījos tur. Veicās tīri labi, kopvērtējumā starp puišiem biju 4. Bijām arī kādi 11 kopā grupā. 2 sacensībās izcīnīju 2. vietu, kas man ir ļoti liels prieks par to, ka es varu braukt arī pa priekšu puišiem. Un cīnījos arī. Piedalījos autosprintā, kur izcīnīju arī 1. vietu dāmu ieskaitē, braucu 3 posmus, arī šogad to turpinu. Tā kā braucu šogad mazliet citādāk, gan pagājušo gadu, gan šogad. Nu, un kādi mērķi šogad? Mērķi šogad īsti par plāniem nezinu, visticamāk turpināšu arī Lietuvā. Šogad gan ziemā startēju ar citu automašīnu, ar pilnpiedzīgas auto. Mēģinu, tā teikt, savus spēkus pierādīt citādāk, mācos, bet, skatīsimies, kā būs vasaras sezonā. Protams, autosportu turpināšu, tā kā redzēsim, kur tas man aizvedīs. Šī dzīve ir kā šūpolēs, uz augšu ceļu un tūlīt nes uz leju. Šī dzīve ir kā šūpolēs, es nāku un jau tūlīt projām eju. Šī dzīve ir kā šūpolēs, uz augšu ceļu un tūlīt nes uz leju.